1911. gada 20. februāris. Maģisks skaitlis, kas diviem Naujienas pagasta iedzīvotājiem nodrošinās ilgu un skaistu mūžu. Dzimuši vienā dienā pastarīši 12 bērnu ģimenēs. Šāda neparasta sakarība vieno savā starpā nepazīstamos sirmgalvjus Jevdokiju Cepļuku un Jāzepu Lociku, kuri sniegotā februāra dienā atzīmē savu 101. jubileju. Jāzeps Lociks ir tikpat sparīgs un izskatīgs kungs kā pirms gada, kad svinēja apaļos 100. Diemžēl Jevdokijas kundzes veselība vairs neļāva uzņemt ciemiņus. Naujieniešu dzimšanas dienas rītā ieradās sveikt Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janina Jalinska, sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova un Naujienas pagasta pārstāve Nataļa Škutāne. Vai jūs dzīvē bīži jaunas maitiņas dovanova puķis? Jā, laikam nav. Lūdzu, jaunas maitiņas puķis dovanoja. Arī pēc gada viesu spilgtā atmiņā bija Jāzepa skanīgā balss. Gaviļnieks ciemiņus nepievīla arī šoreiz, iepriecinot ar skaistu un izjustu dziedājumu. Pa Donu guļājiet, pa Donu guļājiet, kazak maladoj. Pa Donu guļājiet, kazak maladoj. Jāzeps visu dzīvi strādājis uz dzelzceļa, lai gan gājis visādi liktenis saudzēja. Kara gados neticis iesaukts armijā. Ģimene vienmēr bijusi dziļi ticīga, tāpēc arī Dievs sargājis. Jubilāra ikdienas lielais atbalsts ir viņa 3 bērni – meita Regīna un dēli Jānis un Pēteris, kā arī vedekliņa Jeļena. Savukārt iepriecinājums sniedz 6 mazbērni un 11 mazmazbērni. A to es priecājos, jā. Man tie visam bija priec ar bērniem. Bērnas turējies labi. Visi pa vītam, kur varēja dzīvot. Ar labi dzīvoja savā dzīvī. Visam palīdzēja. Katram dēlam iztaisāju boji. Vienam iztaisāju, otram iztaisāju. Tā ir dzīvoja. Kādam stāvā moji, ja manīju, visi trinās. Kur staigoja, pie manis atnok, mani žāloja visi. Es neko nav pateicis sliktā. Jubilārs kā skaistāko laiku savā dzīvē min jaunības gadus. Jaunības dodīja vadu, kādi citi. Tagad jau pavisam palaku kullus, oklus. Kādi jau tu gudīgi būt tādu labi. Jā, tik gait novist otru. Nu. Lociku dzimte lepojas ar labiem gēniem. Ilgi dzīvojas arī Jāzepa kundze Fiļimena, ar kuru atzīmētas arī Dimanta kāzas. Diemžēl sieviņa jau 8 gadus kā mīt aizsaulē. Jāzepa acis gan mīlestībā mirts joprojām viņu atceroties. Kā īpazinīs ar mamu mūsu, pastost, kā tur bija? Sandariškūs, Nu, pastost. Muļķības. Nu, par to muļķības. Nu, pastāstie. Nu, pastost, papa. Kā jaunībā, tā būs večalakos goja un īpazdonami. A tu doncovi labi, tak, kā tu doncovi, ka tevi mīļā meitenis daļ doncošanas? Raize pa raizēju. A kā tu mamu īsaskatījā īstur, mamu? Nu, īsaskatījā. Kas man patīk, ka tu esi izprecēju. Kas patīk, ka tu izprecēju? Moz dzīvo. Nu, kā ir moz? Ilgi dzīvovi. I zelta kozes nosviņājam. Nu, bija. Nu, ja potom pēc zelta kas tur īt? Dimanta. Nu, i dimanta nosviņājam. Es vairāk podzīvo. Nu, tu vairāk podzīvo. I vairāk slimo. Jā, viņi labi dzīvoja. Nebija pie viņiem nekad, nebija. Galvenais, ka ģimenē nebija ne lamu vārdu nekad. Mēs bērni to nedzirdējām. Tagad visādi ir, ja? A mēs nedzirdējām ne lamu vārdus, nekādreiz neko. Bija pie viņiem tāds, ja stipri sadusmojos, ai pavalnam. Pareizi? Nu, da. Pat vienīgais vārds, kas bija. Ai pavalnam. Ilgdzīvošanas noslēpumam nav vienas atbildes. Jāzeps nekad nav pīpējis, arī dzerts ir tikai pa svētkiem. Tomēr aktīvi kustējies līdz pēdējam. Arī pie 100 gadu slīkšņa labprāt sēdies velosipēdu mugurā un devies savās gaitās.